bet šo robu iespējams nevajadzēs lāpīt ar kārtējo budžeta apcirpšanu. Par to šonadēļ priecīgu seju rādīja ekonomikas ministrs. Par to, vai arī tas tikai tā izskatās, 8. vietā. Ārēji tiešām iepriecinoša ziņa. Šonadēļ pēc tikšanās ar Latvijas Komercbanku pārstāvjiem ekonomikas ministrs Ārtis Kampars paziņoja, ka bankas esot gatavas atsākt Latvijas uzņēmumu kreditēšanu. Šāda ziņa pēc būtības būtu kā signāls, ka ekonomika tiešām sāk atlapt. Ivo Jurkāns labo ziņas pārnots devās pie baņķieriem, lai uzzinātu kaut ko vairāk. Tomēr cerētā priecīgā apstiprinājuma vietā viņš ieraudzīja domīgas sejas un cilvēkus, kas pārausta plecus, un vairāk izskatās pēc tādiem, kas šādus ministra izteikumus dzird pirmo reizi. Tomēr tagad mēs zinām, ko bankas tiešām domā par iespēju izsniegt aizdevumus, kas ļautu attīstīt uzņēmēju biznesu un arī valstī nopelnīt. Kopš 2008. gada beigām, kad Latvija budžeta deficīta finansēšanai no starptautiskajiem donoriem aizņēmās 7,5 miljardus eiro, būtiski ir pieaudzis valsts ārējais parāds. Lai to atdotu, valstī nepieciešama nauda. To savukārt var gūt no veiksmīgu uzņēmumu ienestajiem nodokļiem, vēlams valūtā. Šobrīd ekonomika uzrāda nelielas atkopšanās pazīmes, taču ar to ir par maz. Ekonomikas ministrija, valdība un Latvijas banka uzstāja, atveseļošanās līdzekļi ir Komercbanka rokās. Uzņēmumiem nepieciešami kredīti. Pašam zinām virkni uzņēmumu, kuriem ir atteikti šie kredīti un kur nav saņēmuši šo naudiņu. Manuprāt, bankas šobrīd ir uzlikuši tiešām ļoti augstas prasības, ļoti augstas latiņas, un faktiski tas ir tas galvenais šķērslis, kāpēc šie uzņēmumi netiek pie šiem naudas līdzekļiem. Mūsu rīcībā ir dati par Komercbanku uzņēmējdarbībai izsniegtajiem kredītiem kopš 2007. gada marta līdz pērnā gada decembrim. Saskaņā ar to banku kredītu portfels ir audzis līdz pat 2008. gada beigām, pēc tam līkne iet lejup. Jo šobrīd bankām iespējams ir ļoti skaidras instrukcijas no viņu ziemeļu saimniekiem vienkārši nekreditēt. Top 3 bankas ar vislielākajiem finanšu līdzekļiem un lielāko tirgus daļu tiešām ir ar Skandināvijas saknēm. Valdis Ciksnis vada Somijas Nordea, Latvijas filiāli. Banku sektoru kopumā viņš nekomentē, jo tas nav monogāms. Nordea politika esot adekvāta šā brīža situācijai. Banku sektoram kopumā pārmetumi par nekreditēšanu tiek izteikti kopš 2007. gada beigām. Mēram tad šajā laika posmā Nordea kredīta portfels ir pieaudzis par 500 miljoniem latu, vairāk kā 500 miljoniem latu, kas ir vislielākais pieaugums Latvijas banku sektorā, pie tam ar lielu atrāvienu. Šajā laika posmā mēs esam bijuši aktīvākais un lielākais kreditētājs. Mūsu kredīta politika krīzes iespējā nav būtiski mainījusies. Tas gan nenozīmē, ka mēs kreditējam visu pēc kārtas. Nemainīga kredīta politika nozīmē tikai to, ka darījumus, kurus mēs finansējām pirms 3 vai 4 gadiem, līdzīgus darījumus mēs esam gatavi finansēt arī šobrīd. Savukārt, ja ir darījumi, kuriem mēs šodien atsakām finansējumu, tad ar līdzīgu argumentāciju tie tiktu atteikti arī pirms 3 vai 4 gadiem. Pretēji Latvijas bankas uzskatām, ka uzņēmēju pieprasījums pēc finanšu injekcijām pārsniedz banku piedāvājums, nesakrīt piemēram ar Swedbank teikto. Mēs neredzam šobrīd ļoti lielu uzņēmēju skaitu, kuri vēlētos finansēties. Ja? Tā kā no tāda viedokļa droši vien, ka situācija ļoti krasi nav mainījusies, vēl joprojām pagaidām. Pieprasījuma samazinājums varētu būt skaidrojums ar vairākiem aspektiem. Pirmkārt, bankām patīk veiksmes stāsti. Līdz ar to uzņēmumiem, kam pērnais gads radīs zaudējumus, būs grūti pārliecināt, ka grūtības ir īslaicīgas. Otrkārt, bankas vēlas, lai uzņēmumiem pieaugtu pašu ieguldītā nauda. Treškārt, banku prioritāte ir uzņēmumi, kur produkcijas noiets ir ārvalstīs, tātad eksports. Tas no saraksta svītro veselu rindu pretendentu. Uzņēmumi, kas strādā, kas ir orientēti uz eksportu, kas strādā uz eksporta tirgiem, to finansu rādītāji, to naudas plūsmas rādītāji noteikti šajā situācijā būs labāki un būs ar labāku perspektīvu. Uzņēmumi, kas orientēti tikai uz iekšēju patēriņu, droši vien uz labiem rādītājiem un attiecīgi
kredītu pieejamību ir cerēt daudz grūtāk. Pēdējo mēnešu pieprasījuma statistikas analīze rādot, ka atdzīvojusies ir apstrādes rūpniecība. SEB bankas pārstāve Kārļa Daneviča skatījumā ar to Latvijai nepietiks, vajag kaut ko inovatīvāk. Taču tieši inovāciju autoriem visbiežāk līdzfinansējumu trūkst. Faktiski šeit ir tas biežākais pārpratums Latvijas finanšu tirgu, kad sagaida no bankām, ka viņas finansēs arī šādas idejas un šādas inovatīvas idejas. Turklāt jāsaprot, ka bankas faktiski nodarbojas ar esošu biznesu atbalstīšanu, ja esošu biznesu investē izaugsmē, investē attīstībā. Tas ir pavisam kas cits, ja, teiksim, atnāk kāds ar biznesa plānu, bez savas līdzdalības, bez, teiksim, jau kaut kādiem mērāmiem finanšu rezultātiem pagātnē. Finansēt attīstību tikai ar banku kreditēšanu nav īsti pareizi. Ekonomika pēc savas būtības ir kā asinsrita organismā. Kad orgāni ir veseli, viss darbojas. Kad kaut kas iziet no ierindas, cieš viss organisms. Šobrīd sanāk tā, ka slimajos orgānos asins nepienāk, neļaujot tam veseļoties. Salīdzinājumam, krīzē cietušajos uzņēmumos neienāk aizdevumi. Pērno gadu banku sektors Latvijā beidz ar vairāk nekā €1 miljardu lieliem zaudējumiem, galvenokārt neatdotiem kredītiem. Tādēļ uzņēmējs Jānis Ošlejs par visai skrupulozo pieeju nebrīnās. Bankas jau arī neviena jau nav tāda, kas gribētu iznīcināt Latviju vai ko. Un, protams, kad viņas vēlas kreditēt un darboties. Bet, ja jūs sēdētu bankas kredītu komitejā, vai jūs dot naudu uzņēmumam, kurš ir zaudējumos? Pats uzņēmējs ir uztraucies, vai viņš var ņemt kredītu, ja viņš tikai vēl lielākas nepatikšanas sev uztaisīs, un līdz ar to ekonomika bremzējās. Un tā ir fundamentāla Latvijas problēma. Risinājumu apburtā loka laušanai nav daudz. Uzņēmumi ar īslaicīgām problēmām, taču ar labu biznesa plānu, tāpat kā tiem, kuriem nav savas naudas, var mēģināt vērsties pie riska investoriem. Valdības uzdevums savukārt ir radīt apstākļus, lai uzņēmumi varētu strādāt un pelnīt, iedzīvotāji pirkt. Tāpat nepieciešama vismaz minimāla inflācija. Pie visu apstākļu labvēlīgas sakritības izsniegto kredītu apjoms līdz šim augstākajā 2008. gada rudens līmenī pēc banķieru domām varētu atgriezties 2-3 gadu laikā. Taču tāds pieauguma temps, kāds bijis līdz šim, visticamāk tā arī paliks pagātnē. Ivo Jurkāns, Sergejs Zavorotņevs, Andris Jasīnskis, LNT.